Labdien! Halo, halo, sveicināti! Jā, labdien! Kā tad iet labi? Ļoti labi iet. Tas priecē. Tā varbūt arī pārējie kungi parādīsies, jā, tā kā būtu skaisti jūs redzēt. Andrejevs tā kā guļ stāvoklī, tagad otrādi. Jā, nu ir pareizi, jā, viss kārtībā. Tā, kas mums te notiek? Prieks jūs redzēt. Tā, vēl mazliet pagaidām. Jā, tā, kas man te bija Geseltiņš rakstīja un kas man vēl rakstīja? Ceimers ir? Nav pagaidām. Tā, Geseltiņš, jūs klausāties, Daniel? Jā. Nu, es jums aizsūtīšu pēc nodarbības. Paldies. Tur būs tikai daži izmēri, jā, bet, nu, izejot no tiem, tur būs starpās attālums. Jums bija klanis, jā? Jā, klanis. Nu, jā, starpās attālums būs un urbuma izmēri tur būs, tā kā izejot no tā, jūs vienkārši pārējos izmērus paņemsiet atbilstoši. Skaidrs. Tad tur varēs paskatīties. Tā, nu, kas tu mums tur ir? Mēs ejam uz priekšu, droši vien laiks mums ir, ko tad mēs gaidīsim vairāk. Tā, tad es lieku mūsu prezentāciju. Sazliek mūsu prezentāciju. Ko tad mēs par spiedienu apstrādi? Ideālā gadījumā mums vajadzētu šodien pabeigt šo tēmu. Jā, tātad mēs pagājušā reizē sākām runāt par spiediena apstrādes materiāliem. Tātad pirmais, ko jau mēs pagājušā reizē tā kā ieskicējām, tātad kā vislielākā, plašāk izmantotais materiāls tātad ir tērauda. Nu, un es tagad pajautāšu kādam no jums, tātad piemēram, Viktors mums tur tāds ir Lejasvārdovs. Kas ir tērauds? Kā jūs definēsiet? Kas ir tērauds? Viktors ir? Jā, es esmu šeit. Tērauds ir metāls. Kas ir? Iespējams, ka mēs vēl šo tēmu par tieši precīzi definējumu dažādiem materiāliem neesam paskatījuši, bet, nu, kā jūs tagad teiksiet, kas ir tērauds? Nu, no tā, ko mēs esam mācījušies. Jums pajautās, nu, jūs jau izmācījāties materiālu tehnoloģiju un saka, kas ir tērauds? Tērauds ir dzelzs sakausējums. Sakausējums, tad tur kaut ko sakausē kopā. Tā, Česlavs, ko mums teiks?
Tērauds ir dzelzs un oglekļa saturs ar salīdzinoši zemu oglekļa daudzumu. Nu, ne saturs, bet sakausējums, dzelzs un oglekļa Jā, sakausējums, sakausējums. Tad ir tas, cik ir oglekļa daudzums maksimāli? Līdz 1,6 vai 1? Ne, 2%. 2% bija, jā. 2%, jā. Un kas tad ir, ja ogleklis ir vairāk? Tad tas jau ir čuguns. Jā, tas ir čuguns, tiešām tā. Nu, redz, un tā tad oglekļa daudzums, teiksim, ja tas ir līdz 0,5%, tad materiāls ir, ja tērauds šajā gadījumā ir pietiekami plastisks, un tātad viņš labi pakļaujas spiediena apstrādē. Un mēs jau pagājušajā reizē runājam, ka ne tikai oglekļa daudzums, bet arī dažādu krāsaino leģējošu elementu piejaukums arī samazina plastiskumu, un līdz ar to, teiksim, materiāls sliktāk pakļausies plastiskai deformēšanai, proti tātad spiediena apstrādē. Nu, un otra grupa, protams, ir krāsaino metālu sakausējumi, un pamatā tas ir uz vara un alumīnija bāzes veidoties sakausējumi. Parasti šie sakausējumi ir 2 komponenti, tātad vars un alumīnijas kopā ar vēl kaut kādu citu elementu. Tad šeit mēs pagājušā reizē jau mazliet skatījāmies tur vairākas šīs stiepes diagrammas, kurās bija atspoguļot šī diagrammas dažādiem materiāliem, vairāk vai mazāk plastiskiem. Tagad ir parādīts viens piemērs, tātad, un šeit ir parādīta arī raksturotāji RM, tātad stiprības robežu stiepē, un tad mums ir lūk šī te elastības, faktiski tecēšanas robeža, jā, kā mēs pagājušajā reizē runājām. Jā. Nu, tad šī ir tā zona, kādus mēs spriegumus drīkstam pielikt, jā, tātad attiecīgajam materiālam, lai pirmkārt viņš nesagrūtu, ja tātad šiem spriegumiem jābūt mazākiem par stiprības robežu. Un otrkārt, protams, viņiem ir jābūt lielākiem par tecēšanas robežu, lai vispār notiktu materiāla plastiskā deformācija. Bet atceramies, nu, mēs laboratoriju vēl diemžēl neesam tā kā īstenojuši laboratorijas darbu, vienalga, un to mēs paveiksim, cerams, tuvāk vasarai. Bet ir tā, ka šos te raksturotājus gan tecēšanas robežu, gan arī stiprības robežu mēs noteiksim statiskos apstākļos, pieliekot statisku slodzi. Bet nu, mēs runāsim arī vēlāk par to, ka, teiksim, spiediena apstrādē slodze nevienmēr tiek pielikta statiska, teiksim. Tā var būt arī, nu, kaut vai kalējs, teiksim, pieliek dinamisku slodzi, tātad iedarbojoties ar kādu veseri uz attiecīgo materiālu, tātad slodze ir dinamiska. Un līdz ar to ir vienkārši mums jāatcerās, ka mēs nevaram tā paņemt no šīs te diagrammas un tagad izvēlēties šeit slodzi, nu, tā kā mēs iepriekš runājam, bet tā būs statiska slodze. Tikko mēs pieliekam dinamisku slodzi, mēs vai nu ar veseri iedarbojamies vai ar kādām, teiksim, īpašām presēm, tad mums ir jāņem vērā, ka slodze ir dinamiska un līdz ar to tas diapazons samazināsies. Tur tiek ieviest zināms koeficients. Nu, tad tas mums ir tā kā jāatceras. Nākošā lieta, ja šo slaidu, jo mēs esam aprunājuši vairākas reizes, ja, tad, ja mēs, šeit mums ir nedeformēts grauds parādīts, graudi, un tikko mēs pieliekam tādu deformējošu, plastiski deformējošu slodzi, tad graudu, protams, izstiepsies attiecīgajā virzienā, kā mēs šo slodzi pieliekam. Un mēs esam runājuši arī to, ka, ja mēs vēl turpinām
deformēšana šādā pat virzienā, tad šie graudi jau pārvēršas par šķiedrām, mēs iegūstam šķiedrainu struktūru. Nu, lūk, šādu bildi mēs esam skatījušies, nē. Nē, nu tad šeit mums būs viela pārdomām. Tātad es jums piedāvāju tagad, mums ir jāizgatavo zobrats, un man ir vairāki varianti. Zobratu varētu izgatavot no, šeit ir vēlmēts stienis, te man ir vēlmēta loksne, jeb sloksne drīzāk, platums atbilst, tātad zobratas mierīgi var izgriezt, un te man ir kaltas sagatava. Nu, tagad, ja es paskatos vēlmēto stieni, tad, protams, stienis tiek vēlmēts viņa deformēts. Es atvainojos, es atbildēšu. Labi. Jā, labdien. Nu. Bet jūs visiem izsūtījāt vai kādi? Jā. Jā, labi, es esmu. Nu, man tagad ir lekcija, es īpaši nevaru. Labi, jā. Labi. Es pēc tam, man tagad ir lekcija, jā, es pēc tam jā. Jā, tā, kungi, droši vien, ka jūs jau tagad jau paskatījāties, kamēr es te runāju. Tātad, ja man ir vēlmēts stienis, tātad šķiedras ir stieņa garenvirzienā, teiksim, jeb arī stieņa garenvirzienā. Un, ja es paskatos teiksim, pāršķeļu stieni, un te es redzu skatu no gala, jeb šo šķēlumu, tad šie punkti, ko man parāda šie punkti? Kas ir šie punkti? Kā mēs varam teikt, kas šie punkti ir? Šķiedru virziens. Šķiedru gali. Jā, tie ir graudi, bet graudi, kuri jau ir pārvērtušies, izstiept un pārvērtušies šķiedrās, ja faktiski. Tātad šie ir šo šķiedru, tie punkti ir šo šķiedru šķēlumi, ja, ko es redzu. Tātad, ja. Un tagad, ja es paskatos vēlmētu tādu sloksni, tad šeit arī sloksni ir, teiksim, ja es skatos šajā skatā, sloksni ir vēlmēta, tātad atkal gareniski viņas garākajai malai, un līdz ar to tātad šķiedras mums izietojas tā, kā ir parādīts šeit, un, teiksim, ja man ir kaltas sagatave, tad šķiedras atceramies, mēs runājam par vēlmētu skrūvi, mēs runājam par atšķirībām virpotai vēlmētai skrūvei, un šeit faktiski šķiedras izvietojas līdzīgi kā vēlmētā skrūvei. Tātad viņas izvietojas, sekojot līdzi, tātad ārējai, teiksim, šī tētuves formā. Nu, lūk, un tagad man ir zobrats, šeit ir parādīti divi zobrati, divu zobratu zobi.
divi zobi arī tātad, kuri ir savstarpēji tātad sazobē. Lai pārnest kustību un arī momentu no viena zobrata uz otru, tad, protams, ka šie zobi tiek piespiest viens pie otru. Un tagad ir skaidrs, ka, teiksim, ja šādi spēki ir pielikti, tad zobrata zoba apakšējā daļā, šajā te posmā, ko es tagad te apvelku, un otram zobratam arī šeit, ja, kuru mēs saucam par zobrata zoba kāju. Zobrata zoba kājas daļā tātad materiāls tiek stiepts. Ja? Un tagad jautājums ir vēl tāds. Šeit ir aprakstīts, kāda tad ir, teiksim, materiāla izturība atkarībā no tā, kādā veidā mēs deformējam, iedarbojamies uz šo materiālu. Kāds ir slogošanas veids, teiksim, dažādos virzienos, vai no šķiedru garena virzienā, jeb šķērs virzienā. Te ir uzrakstīts, ka lielākā stiepas izturība ir šķiedru garena virzienā. Un lielākā cirpes un bīdas izturība ir šķērs virzienā. Bet mēs par pamatu izvēlamies tagad kā galveno kritēriju tātad stiepas izturību, garena virzienā. Tātad, lūk, šis posms tiek stiepts, tātad šķiedrām būtu jābūt šādi te paralēli izvietotam zobu kājas, jeb zobu tai veidulai faktiski. Ja? Lūk. Un tagad jautājums tāds, kuru tad man šo paņēmienu izvēlēties? Kurš būs optimāls tieši no šī stiepas izturības aspekta? Zobu stiepas izturības aspekta. Jautājums man jums ir. Kuru tad mēs izvēlēsimies? Es domāju, ka labāk būtu C no kaluma, tāpēc, ka, ja mēs ņemam vai nu no apaļprofila vai no lokšņu velmējuma, tad nav vienmērīgi tie graudi, un dažās vietās tie būs tā kā, pāršķelt. Mēs runājam par šķiedrām. Šķiedras, jā. Šķiedras būs vienmērīgi tā kā vienā virzienā un citā virzienā viņas būs nošķeltas. Drusku precīzāk mums jārunā. Mums ir svarīgi, lai šķiedra virziens sakrist ar stiepes lūk šo virzienu. Ja? Ideja jūs pareizi, jā, tā tad skaidrojat. Vienīgais, precīzāk jādefinē. Tā, bet es varbūt pajautāšu kolēģi pārējie Maksims Šaršovs, varbūt, ko teikt šajā saistībā. Jā, es šeit. Paskaidrojot, piemēram, tagad mums tātad Armands saka, lūk, ka C variants, bet sakiet, kāpēc ne B, piemēram? Kāpēc ne B? Un kāpēc ne A? Jo C variants tas ir labāk izmantot, jo tas ir izturīgs nekā. Jā, bet man interesē, kāpēc, kā jūs skaidrosiet šo izturību? Kāpēc? Mēs varam redzēt šitas šķēlumus. Kāpēc nedara B variants? Jautājums tāds ir. Tā, kungi, kurš vēl var paskaidrot, kāpēc nedara B variants? Vai visiem zobiem nedara B variants, ja tikai kādai daļai zobu? Tiem zobiem, kas būs pusēs, jā, tiem tas nedarēs, bet citas vietas. Šim der?
pa kreisi, kas ir un pa labi, tur der, bet tas, kas ir augšā un leja, tur neder. Kāpēc? Nu, jo tur tā stiepas izturība būs pārāk maza. Jā, stiepas izturība, bet cirpi un bīde šeit būs labi, vai ne? Nu jā, bet savukārt pa kreisi un pa labi, tur būs slikti. Tur būs slikti, jā. Un kas tad šeit ir? A gadījumā? Tur vispār es šķiedras neredzu. Nu, viņas ir tikai, viņas ir paralēli, teiksim, zobrata asī. Ja es skatītos, te, kur ir tie spēki rādīti, tad tā šķiedras es redzētu, nu, tā kā te punktiņi tādi, ja, teiksim. Šķiedras būtu perpendikulāri attēlu plaknei, faktiski. Ja, tad nu, tam nav nekāda saistība līdz ar to. Protams, ka tas viss neatbilst. Jā, nu tad kolektīvi mēs tikām galā, tātad vispiemērotākais ir C variants, jo šeit, jebkurā vietā, kur mums zobs pa perimetru ir izvietots, viņa šķiedru virziens ir paralēls faktiski tai zoba kājai, ja, un līdz ar to tas ir tas gadījums, ja, kad materiāls attiecīgi ir izturīgs stiepē. Nu labi, tālāk mēs ejam pie tādas te lietas, kā rekristāli. Atvainojiet, ja es vēl pajautāt par to iepriekšējo. Varu otru pajautāt? Jā. Nu, iedomājieties, ka mēs tātad nocirtam koku, ja, un mums tad jāplīr. Vai tādas šķiedras vispār pastāv, vai ne? Kokam? Nu, nē, nu tāpat, kad mēs koku nocirtam, ja, tad ir tādi jāplī, vai tad ne? Jā. Nu, un var tā šķiedras arī izvietot, vai ne? Pagaid, jūs jautājat par koku, jeb par metālu? Nē, par metalu, protams. Nu, viņas tā būs, jā, graudi būs izvērsti šādā virzienā. Šeit mēs redzēsim graudu virzību šādu. Nu, sapratu, jā. Nu, mēs vēlāk runāsim par lietņiem, par lietņu struktūru, un tad mēs redzēsim, kad graudi tiek, teiksim, orientējas kaut kādā noteiktā virzienā, un šeit arī viņi orientēsies, lūk, tā kā tas ir šeit parādīts. To visu varēs redzēt. Bet ne jau jūs ar vienkārši ar acis skatoties to ieraudzīsiet. Tas ir jāskatās mikrostruktūru. Tur jau to jūs redzēsiet. Ne jau ar acis vienkārši jūs tā kā koku pārgriezīsiet, un jūs tagad redzēsiet, ka tur graudi ir tā iziet. Tur ar aci neko. Jā, tātad tikai mikrostruktūra. Nu, lūk, ja mēs tagad ejam nākošo jautājumu tātad par rekristalizāciju, faktiski tas ir viens no termiskās apstrādes veidiem. Termiskā apstrāde ir tēma, par kuru mēs runāsim turpinājumā, bet lūk, šeit par rekristalizāciju tādā te saistībā, nu, kā mēs tikko ar jums runājām, tātad plastiskās deformācijas rezultātā šeit attēlā mēs redzam, tātad graudi izstiepjas. Un mēs iegūstam tādu šķiedrainu struktūru, ko mēs jau esam runājuši. Bet tas nav tik vienkārši. Ja mēs šādu te materiālu deformējam, tad materiālā rodas iekšēji spriegumi, materiāls kļūst iekšēji nestabils. Un līdz ar to, teiksim, ja mēs šādu materiālu atstāsim un no viņa izgatavosim kādu detaļu, tad šī detaļa ilgi mums nekalpos, jo šie iekšējie spriegumi, teiksim, plus vēl, ja mēs pieliksim kādu ārējo slodzi detaļai, tad, protams, ka parādīsies mikroplaisas, makroplaisas un tā tālāk detaļas sagrūst. Nu, lūk, un tādēļ, lai šos iekšējos spriegumus novērstu un atkal iegūtu normālu graudu, teiksim, šo struktūru, ja, tā kā šeit mēs runājam nedeformēti graudi, tad mēs veicam tā saucamo rekristalizācijas atkvēlināšanu. Tas nozīmē, ka mēs sakarsējam tātad šo materiālu līdz, nu, tā rekristalizācijas temperatūra ir apmēram 0,4 no kušanas temperatūras,
sakarsējam, izturam noteiktu laiku šajā temperatūrā un pēc tam lēni atdzesējam. Un te mēs redzam, kā mainās struktūra. Mēs atkal iegūstam normālu graudu formu, tātad viņi nav tātad deformēti. Mēs iegūstam stabilu kristalisko režģi un pazūd iekšējie spriegumi. Mēs redzam, kā mainās parametri. Tātad, ja mēs pēc plastiskās deformācijas mums pieauga materiāla stiprības robeža, samazinājās plastiskums, tagad pēc rekristalizācijas, tātad plastiskums pieauga, jau tātad līdz 30%. Savukārt, jā, mēs zaudējam stiprības robežu. Stiprības robeža ievērojami samazinās. Toties mums materiāls ir mierīgs ar iekšēju, teiksim, stabilu nesaspriegtu stāvokli. Un tad, tas ir lūk tāds viens gadījums, ko mēs paskatām tieši pie plastiskās deformācijas, pie spiediena apstrādes, bet mēs par viņu mazliet runāsim arī tad, kad skatīsim tālāk tātad termiskās apstrādes jautājumus. Tad, kā mēs iepriekš runājuši, spiediena apstrādi var veikt gan materiālam esot sakarsētā, gan arī augstā stāvoklī. Un mēs izrunājam tātad jautājumu par rekristalizāciju, un tas atskaites punkts, tātad, kad tad mēs sakām apstrādi ir karsta vai apstrādi ir augsta. Tā robeža šķirtne ir rekristalizācijas temperatūra. Tātad, ja mēs sakarsējam virs rekristalizācijas temperatūras, tātad mēs runājam par karsto spiedienu apstrādi. Ja zem rekristalizācijas temperatūras, tad tā būs jau augstā spiediena apstrāde. Un es varbūt parādīšu uzreiz nākošo slaidu, ja? Tātad par augsto spiedienu apstrādi. Ja? Tātad temperatūra ir zem rekristalizācijas temperatūras, tātad tas būs šeit kaut kur tādu, pieņemsim, līdz kaut kādiem 400 grādiem varētu būt. Bet atceramies, ka ja mēs veicam kaut kādu apstrādi zemās temperatūrās, ja mēs šajā gadījumā runāsim par augsto spiedienu apstrādi, atceramies, mēs runājam par virpošanu, ja, kad griežņa šī smailīte, viņa tā kā uzskaldina apstrādātās virsmas, apstrādāto virsumu veidojas uzskaldināts slānītes. Līdzīgi arī pie spiediena apstrādes metāls uzskaldinās, ja, un mainās šī metāla mehaniskās īpašības. Ja tas dažkārt mums ir vajadzīgs, tad mēs, protams, varam šīs īpašības saglabāt, neko nemainīt, bet ja mēs veicam lūk šādu rekristalizācijas atvēlināšanu, tad mēs īpašības atjaunām un izmainām tā, kā tas redzams arī pēc šī attēla. Ja mēs tagad pievēršamies spiediena apstrādes veidiem, tad augstā veidā tiek veikta tātad vilkšana un arī, piemēram, lokšņu štancēšana, tilpumu štancēšana. Nu, un tagad es atgriežos tātad pie karstās spiediena apstrādes. Šeit uzskalde neparādās, jo tas viss notiek dēļ rekristalizācijas, tātad mēs iegūstam sākotnējo struktūru, izejot cauri tā kā rekristalizācijas posmu, un to mēs to paskatīsim arī vēl kā tas praktiski izpaužas. Ja? Vēl viena lieta, kad karstās spiediena apstrādes rezultātā, teiksim, materiāls, protams, tiek deformēts, un ja materiāla iekšienē ir kaut kādi defekti, kaut kādas poras, gāzu ieslēgumi un tā tālāk,
tad tie visi tiek izspiesti ārā, viņi pazūd, ja, tā tad uzlabojas arī materiāli, teiksim, tā tad struktūra. Un ja mēs tagad skatāmies, kādi tad spiediena apstrādes veidi tiek veikti karstā stāvoklī, tātad tā ir velmēšana, presēšana, kalšana un tilpuma štancēšana. Tātad to mēs visu paskatīsim jau turpinājumā. Tā, šo mēs paskatījām. Tur man būs vēlāk pie vēlmēšanas, tad es pakomentēšu vēl par šo uzkaldi, kāpēc viņi karstajā spiediena apstrādē neparādās. Tas man šeit tālāk nav. Tātad lūk karsēšanas režīmu, nākošais jautājums. Nu, mēs atpazīstam, kas šī te ir tāda par diagrammu. Kas tā ir par diagrammu? Kungi? Dzelzs stāvokļi. Jā, dzelzs oglekļa sakausējuma, tātad stāvokļa diagramma. Un kur tad mēs redzam tagad tērauda daļu? Tērauda daļa ir pirms 2% apakšā, kur oglekļa saturs. Jā, Pirms ir tērauda. Tā, kamēr jūs runājat, es nofotografēju, kas tad man ir klāt nodarbībā, lai man atkal krājas informācija. Tātad atzīmēji 10% vērtējumu dod apmeklējums, nodarbība apmeklējums. Tātad, jā, līdz 2%, tātad šeit ir tērauda daļa. Nu, te mēs redzam, tātad tieši rekurti parādās 2%, tātad atsevišķi parādīts tas dzelzs oglekļa sakausējuma diagrammas posms, jā, tātad līdz 2% tērauda zona. Nu, lūk, un te ir parādīts, kā izvēlēties šo karsēšanas temperatūru. Un sanāk tā, ka apakšējā karsēšanas temperatūra būs nedaudz, nu, teiksim, aptuveni 50 grādi virs līnijas GSK. Ja es paskatos šeit, tātad GSK līnija. Ja. Kāda struktūra mums te ir? Mēs redzam, tātad viss tas process notiek austenīta, un te vēl ir pluss sekundārais cementīts šādā struktūrā. Bet par cik mēs ar jums runājam, ka vislabāk spiediena apstrādē pakļaujas tērauds līdz 0,5% oglekļa, tātad faktiski tā ir austenīta struktūra, kura tātad tiek pakļauta spiediena apstrādē. Tātad tā būtu apakšējā robeža. Augšējā robeža ir noteikti aptuveni 100–150 grādu zem līnijas AE, teiksim, F. Mēs tā varam, ir vienkārši zem AE. Ja mēs tojamies šai līnijai, tad mēs pārkarsējam, jo materiālu pārdedzinam, veidojas plāva, tātad materiāls sadekoksidējas un tā tālāk. Līdz ar to nekādu kvalitatīvu izstrādājumu iegūt jūs jau šeit vairs nevarēsiet. Un tad šeit ir aprakstīts, kā tad man īsti rīkoties. Ja, teiksim, jūs būtu tā kā kalējs, tad jūs ko darat? Jums ir 0,4% ogleklis, es tagad karsēju, sakarsēju 100–150 grādu zem līnijas AE, tātad es paskatos, kur ir mans punkts, temperatūra ir šeit, 150 grādi, tātad sakarsēju kaut kur līdz 1200 grādiem. Un tagad es varu šo detaļu apstrādāt, šo sagatavu tātad apstrādāt, iedarboties uz viņu ar spiedienu, līdz kamēr temperatūra nokrīt teiksim, līdz šeit robežai. Nu, cik man te ir kaut kāda 850, jā. Tālāk, jau es vairs šo detaļu, teiksim, ietekmēt ar spiedienu nevar, jo tad jau vairs tā nebūs karstā spiediena apstrāde. Tātad sakarsēja līdz augšējai robežai un var apstrādāt līdz sasniedzam apakšējo robežu.
Tātad tas būtu. Jums būs arī laboratorijas darbs, ja kaut kur semestra beigās. Katram jums būs iedota viena detaļa, un jums vajadzēs konkrētiem detaļas materiālam tātad piemeklēt spiediena apstrādes temperatūru un arī termiskās apstrādes temperatūru, kuras noteikšanai tāpat tiek izmantot šī dzelzs oglekļa sakausējuma diagramma. Par karsēšanas ātrumu, te ir vienkārši daži akcentiņi. Protams, ka tas, cik ātri mēs sakarstējam, tas lielā mērā noteiks to, cik tad ražīgs ir mūsu process. Bet šeit ir divas lietas. Ja jūs karsēsiet pārāk strauji, tad, protams, kad parādās liela atšķirība temperatūrā starp dažādiem, teiksim, šīs sagatavas iecirkņiem, līdz ar to, protams, mums radīsies iekšējs spriegumi, var parādīties plaisas un tā tālāk. Savukārt, ja jūs lēni ilgi karsēsiet, tad parādās šīs briesmas, kad faktiski materiāla virskārta apdeg, atogļojas, tātad izdeg ogleklis un tam līdzīgi. Tātad atkal nevēlami. Bet, protams, ka visi šie režīmi ir atstrādāti un ir īpašas, teiksim, rokas grāmatas, pēc kurām tātad jūs varat šos režīmus atrast. Tad otrs režīma raksturotājs ir parametrs, ir karsēšanas ilgums. Arī šis parametrs ir noteikts attiecīgos norādījumos. Ja? Protams, ka tas būs atkarīgs no tā, cik liels ir karsēšanas ātrums, kāds ir konkrētais materiāls, kāds ir viņa īpašības. Un, starp citu, arī kā mēs šo izstrādājam, ja sagatavojam nolietojumu krāsnī. Līdzīgi kā pie termiskās apstrādes. Mums ir ļoti svarīgi, kā šī sagatava tiek izvietot krāsnī, vai viņa tiek atbalstīta uz kādiem, teiksim, palikumiem vai tam līdzīgi. Tā mums tūlīt praktiski arī beigsies. Mēs šeit varam paspēt izrunāt tātad par karsēšanas iekārtām. Ir faktiski tātad vairāk veidi, vai nu liesuma krāsnes vai elektrokrāsnes. Par tām visām mēs runāsim tad, kad skatīsim. Mēs neesam ņēmuši tēmu par tērauda ražošanu, čugunražošanu. Neesam. Tad tas mums vēl ir priekšā, tātad šīs krāsnes mēs tur paskatīsim. Un var izmantot arī ēzi. Kalēja ēzi, tādās nelielās, teiksim, ražotnēs. Šeit tālāk ēzi ir parādība, bet mums tūlīt, vēl mēs arī varam paspēt, tātad ēzi faktiski ir, tātad pirmkārt, jo šeit būs noteikti konstrukcija, tāda pamatne visam, tālāk ir uguns drošs, viss tāds apalps šeit izvietots, attiecīgi šeit ir tā kurtu un darba telpa, te mēs, caur šejiem mēs varam tātad padot kurināmo, tās varētu būt akmeņogles, šeit ir darba lūka, te ir dūmgāzu uztvērēji, šeit mēs varam padot skābekli, vai ir arī citi varianti. Teiksim, plēšas var izmantot, ja tā ēzīt ir neliela izmēra un tā tālāk. Ja. Tātad, lūk, šeit ir kolektors, gaisa plūsmas, teiksim, ja tātad sadalīšanai, lai vienmērīgi pa visu darba zonu gaisa tik pievadīts. Tātad viņi mums beigs. Tā kā mēs gaidām kolēģis, vai ir kaut kādi jautājumi par laboratorijas, par patstāvīgiem darbiem, par prezentācijām, par komplekso darbu, ko mēs varētu apspriest. Man ir jautājums viens.
Jā, Ludo. Par otru detaļu, kuru vajadzēja mums uzrasēt grieznis. Un es vēl nevaru saprast, ko tur atzīmēt vajag. Par griezni? Jā. Par virpas griezni. Jeb par otro instrumentu. Par otru instrumentu. Nu, ko parādīt tādā prezentācijā? Tāds ir jautājums. Nē, tur bija darbs, tur otra detaļa, kuru vajadzēja uzrasēt mums bija. Un... Nē, nu viņu nevajag uzrasēt. Ar ko viņu vajadzēja? Tā, tūliņ. Tūliņ mēs paskatīsim, jā. Tā, tūliņ es atradīšu, kur man tas darbs ir. Šeit tas varētu būt tēma. Griešanas instrumenti. Tā ir redzams, jā, šis darbs. Jā. Tātad runa ir par diviem instrumentiem, jā, un mums ir jāizpēta virpas griežņu ģeometriju un jāparāda 3 šķelmos skatos. Tas ir skaidra daļa, jā. Vat es par to daļu un jautāju, man liekas. Tieši par šo, ja par otro, tur, kur ir Par otrs. pirmo, kur vajadzēja šķelmas pārādīt rasēm, man liekas. Nu, to mēs ar jums, tad, kad skatījāmies, tā es uzlikšu tūliņu savu to prezentāciju, kur mēs to skatījāmies, tā tūliņu. Tur jau jāizveidojiet praktiski. Es šodien vienam no jums jau nosūtīju arī tādu. To tā kā izgriez attēlu no šīs prezentācijas. Ja? To uzlikšu vēlreiz. Tā šeit mums ir tā. Tātad nu, redz, kur ir tas attēls, kāds jums gala beigās ir jādabūja. Vai šīs, vai, teiksim, šeit ir cits arī viens. Jebkurā gadījumā jums kur ir grieznis, kur ir tātad šī detaļa, kur mēs apvirpojam. Mums to pašu vajag uzrasēt, jā? Jā, tāds pats. Nu, tikai es iedevu speciāli citādus formas to griezni, lai nebūtu vienkārši jāpārzīmē, bet jums ir praktiski tas pats. Tātad, kur ir galvenais griezēja asmens, mēs ņemam perpendikulāri, un to, ko mēs redzam šajā šķēlumā, perpendikulāru šķēlumu, to, ko mēs redzam šķēlumā, mēs atnesam šeit parādam. Un otrs, teiksim, ir griezums N1, N1 perpendikulāri palīgi asmenim, un šo te šķēlumu lielumu mēs vienkārši iznesam šeit ārā un parādam, ko mēs tur redzam. Parādam skaidrleņķi un parādam mugurleņķi, palīgi skaidrleņķi, faktiski palīgi mugurleņķi, te mēs parādam. Un šeit attiecīgi galveno mugurleņķi un skaidrleņķi faktiski. Un te šeit mēs skatāmies vienkārši no ārpuses, kur ir bultiņas, paņem griezi, nolieku, skatos no šejienes un no ārpuses uzzīmēju. Nu, šeit ir parādīts tātad šī galvenā asmens slīpuma leņķis,
ja lambda, teiksim, ir tā kā šī daļa ir tā kā vairāk uz leju, tas nozīmē, ka, ja es te skatītos, tad griežņa tā virsotne ir zemāka nekā, teiksim, šī te galvenā asmenes otra daļa, jā. Nu, šādu bildi, ja vajag, es varu jums nosūtīt, jūs varat viņu nofotografēt vai kā. Jā, tagad saprotu. Viņa ir grāmatā atrodama literatūrā, tur nav nekas tāds, bet jums ir jāuzzina, jāparāda visas lietas, kas ir vajadzīgas, jā. Tā nekas tāds nav. Tā vēl ir jautājumi? Tā ir jautājums viens. Kad mums ir termiņš prezentācijai par instrumentiem? Nu, par instrumentiem tādu īpašu termiņu es neesmu laikam noteicis termiņu, tas nav labi. Mēs varam vienoties. Mēs varam vienoties par termiņu tā. Viņu to instrumentu es jums iedevu 16. februārī. Bet tas jau nav tikai instruments, tas ir arī otrs instruments, tas nav tikai grieznis. Ja? Mēs varam paskatīt, tātad mums tagad ir marts, nākamnedēļ mums ir 2 nodarbības. Nu. Tā, kas mums vēl ir jāstrādā, kompleksais darbs. Kompleksos darbu mums vajadzētu paskatīt nākamnedēļ. Nu, to griezni mēs varētu līdz 25. martam, piemēram, jā. Tas ir laboratorijas darbs 7, jā? Tas ir viss laboratorijas darbs 7. 25. nu 3. Bet neaizmirstiet, ka es nosūtīju vēl cits jautājums par 6. laboratorijas darbu, par metāla apstrādes iekārtām. Un šie tehnoloģisko operāciju piemēri katra iekārta jāparāda. Tas vēl ir jāveido. Kompleksais darbs jāveido. Nu, kompleksam darbam mēs varētu pievērsties atkal uz nākošajā nedēļā. Būs 2 nodarbības. Sūtiet savus darbus, mēs atkal varēsim paskatīt, kas varbūt neizdodas, jāiet mums ir uz priekšu, jā, tātad jāizvēlas, jānosaka, kādas tad ir prasības materiālam, un jāizvēlas materiāls, tie ir nākošie 2 punkti, kas mums ir jādara. Bet, ja vajag, mēs varam arī tagad vēl smalkāk to izrunāt. Bet, nu, galvenais ir jādara, jāsūta darbi, un tad jau viss, tā teikt, notiek. Rakstiet ēpastus, es cenšos pēc iespējas visiem atbildēt, sūtīt kaut kādus materiālus, jā. Starp citu, jā, tātad, tā, kur tur man palika. Tā mēs redzam tagad, ja šo. Tātad Robertam Malejko es pēc nodarbības aizsūtīšu, un bija tur. Jums bija? Nē, jums jau es atbildēju, man liekas. Jā, jums es atbildēju. Tātad es nosūtīšu. Tātad tur ir rasējumu vienīgais, jūs neatbildējat, bet man liekas, ka tur nepareizi ir tomēr. Tur būs jāpielabo. Es pats sapratu, tur man liekas nepareizi. Es uzrasēju to griezni, to pirmo, nu, kas ir visiem vienāds. Jā. Un man liekas, ka tur nepareizi ir. Man jāapstāst, jūs vairāk sūtat, un man drusku tā, ka tas viss ir tagad, tad jāpaskat ir jau pēc nodarbības. Mēs varam tad ar jums pastīties, ja kaut ko tur vajag. Labi? Tā, mēs ejam tālāk, lai jums teorija arī jāiet priekšu, tātad spiediena apstrādes metodas.
Un pavisam tātad mēs palūkosim 6 metodes - vēlmēšana, vilpšana, presēšana, kaušana, lokšņu štancēšana mazlietiņu un mazlietiņu arī tilpumu štancēšana. Galvenokārt tātad šīs pirmās 4 metodes. Nu, lūk, un pirmais, ko mēs skatīsim, tātad runāsim tieši par vēlmēšanu. Šeit ir lūk parādīts tāda principāla schēma, kā tad notiek vēlmēšanas process, un izmantojot šo schēmu, mēs varam izskaidrot vēlmēšanas procesa būtību. Tātad ir 2 vēlmji. Šajā gadījumā tātad abi vēlmji griežas pretējos tātad virzienos, un tātad rodas berzes spēks starp vēlmi un attiecīgi šo sagatavu berzes spēks T par šīm sakarībām, cik liels drīkst būt leņķis alfa, lai, teiksim, berzes spēks T būtu pietiekoši liels un spētu ievilkt tātad šo sagatavi starp vēlmiem. To mēs paskatīsim nākošos slaidos. Bet tātad tā ideja, mums pagaidām jāpasaka vienkārši, kur tad ir tā ideja. Tātad mums ir sagatava, berzes spēka ietekmē šī sagatava tiek ievilkts starp vēlmiem. Attālums starp vēlmiem mēs redzam, tātad ir mazāks nekā sagatavs lūk šis izmēri pirms vēlmēšanas procesa, un tātad attiecīgi mainās šīs sagatavas tātad izmēri, mainīsies forma atkarībā no tā, kāds būs vēlmja profils. Bet par to mēs runāsim arī mazliet tālāk sīkāk. Tad kādi var būt šeit tāds pavisam īsi varbūt pārskatiņš par to, kādi tad var būt šie vēlmēšanas, varbūt pamata veidi, pamata gadījumi. Vēl man jāpazīmē, ka kā sagatavu mēs varam izmantot vai nu lietni, vai, teiksim, jau kaut kādu lējumu noteiktā, ar noteiktu profilu. Nu, pieņemsim, ka šie mums ir lietņi, ja, šādas formas, varbūt loksnes veida, varbūt vairāk tā kā dažādi šķērsgriezuma stieņu veidi, un tas jau ir kaut kāds jau ar lielāku šķērsgriezumu, lielākiem izmēriem arī stieņveidīgs, kaut kādas, teiksim, lietnes varētu būt. Nu, ko tad mēs šeit varam radīt? Mēs varam lūk no šāda plānāka, mēs parasti veidojam tātad vai no loksnes, mēs veidojam sloksnes saucamās, no sloksnēm mēs varam izgatavot caurules, bet caurules, kurām ir šuve. Un tad mēs varam izgatavot vienkārši kaut kādas loksnes, biezākas, ja, kas mums arī var būt noderīgas. Tad, teiksim, šeit ir otrs gadījums. Mēs varam izgatavot dažādas profilus vai apaļprofilu, vai, teiksim, tālāk arī stiepli mēs varam izgatavot. Mēs varam izgatavot bez šūs caurules. Un pēdējais gadījums, kad mēs izmantojam visrupjākā izmēra, vislielākā izmēra šos sagatavus, tad mēs varam izgatavot, piemēram, dubult T profilu vai sliedes profilu attiecīgi vēlmē. Nu, tātad tāds ieskats visā šajā produkcijā, ko nu vien mēs varam darīt. Nu, un šeit ir tas attēls, kurā mēs runājam par pašu šo pamatu, kāpēc tad šī detaļa un kādos gadījumos ne detaļa, bet sagatavu tiek ievilkts starp vēlmiem, kam tad ir jābūt nodrošinātam. Tātad, lūk, šeit mēs skatāmies, Q tātad ir spēks ar kādu vēlmi virza, tātad sagatavu, tātad ievelkošais faktiski spēks. Un tālāk mums šeit ar T mēs iepriekš runājam, tātad tas ir berzes spēks, un N ir normālais reakcijas spēks, kas ir perpendikulārs šai pieskarēji tā kā vēlmim
vēlmja pieskarē, bet pieskart mums ir lūk šis tātad berzes spēks T, tātad šie spēki, protams, ir perpendikulāri. Un tagad šeit ir tāda sakarība parādīta, ka berzes koeficientu mēs varam noteikt attiecinot berzes spēku pret šo normālu spēku. Nu, no šejienes mēs atrodam, cik tad lielam ir jābūt lūk šim berzes koeficientam, jeb šai attiecībai. Tangens no leņķa alfa. Ja? Tātad šai attiecībai ir jābūt lielākai par tangens no leņķa alfa. Un tādā gadījumā mēs nodrošinām, ka šis vēlmis tātad tiek ievilkts, sagatavot tiek ievilkts starp vēlmiem. Tā, un tad otrs komentārs šajā gadījumā par to, ko es solīju iepriekš. Tātad, ja mums ir karstā spiediena apstrāde, tad, teiksim, te mēs redzam, mums sagatava ir sakarsēta, graudi ir normālas, tātad nedeformētas formas, nav saspringtā stāvoklī, bet materiāls ir sakarsēts. Tagad mēs laižam šo sakarsēto sagatavi cauri vēlmiem. Struktūra mums mainās, tad mēs iegūstam vismaz izstieptu graudu struktūru, ja varētu runāt arī par šķiedrainu struktūru, bet par cik temperatūra ir augstāka sagatavēji nekā rekristalizācijas temperatūra, tad izejot, restīvi temperatūrai krītot, un izejot caur šai rekristalizācijas tā kā zonai, temperatūras zonai, un arī laiks, teiksim, laiks iet uz priekšu, tā teikt, mēs it kā izturam šo sagatavu pie rekristalizācijas temperatūras, un faktiski iznāk, mēs beidzam vēlmēšanas procesu, un rezultātā jau iegūstam normāli atkal struktūru. Tātad sanāk tā, kad vienlaikus ar karsto vēlmēšanu mēs nodrošinam arī šo rekristalizācijas atvēlināšanu, un struktūra nesaspriegt mums bija pirms vēlmēšanas, un tādu viņi ir arī pēc vēlmēšanas. Tā kā nekāda īpaša rekristalizēšana pēc tam atsevišķi nav vajadzīga. Tad vēlmēšanas paņēmieni ir 3, mēs pavisam īsi ieskicēsim, tā saucamā garām vēlmēšana, par to jau mēs ar jums jau runājām, kur sagatava pārvietojas, bet man tur būs atsevišķi vēl slaids, jā, tad garām vēlmēšana, tad šis vidus variants B ir šķērs vēlmēšana, un trešais variants ir tā saucamā šķērs vītņu vēlmēšana. Un tad par garenu vēlmēšanu daži vārdi. Tātad vēlmi, kā mēs iepriekš runājam, griežas pretējos virzienos, sagatavi un arī attiecīgi jau tas izstrādājums pārvietojas perpendikulāri vēlmju rotācijas asī. Un kā mēs iepriekš runājam, tātad samazinās, teiksim, šajā gadījumā sagatavus biezums. Kaut kur materiālim ir jāpaliek, tad droši vien, ka palielinās šīs sagatavas garums, jeb iegūtā jau izstrādājuma garums, salīdzinot ar sākotnēju. Un vēl viena tāda piebilde saistībā ar šo, teiksim, garenu vēlmēšanas paņēmienu, ka tas ir tas, kuru visbiežāk arī izmanto. Te ir parādīts skaitlīdz 90% vēlmēm tiek iegūti ar šādu paņēmienu. Tad otrs paņēmiens ir tā saucamā šķērs vēlmēšana. Vēlmi šajā gadījumā griežas abi vienā virzienā. Un šī sagatava tiek deformēta vēlmju asvirzienā. Tas nozīmē, ka viņi deformējas, tā kā, ja mēs skatāmies uz šo attēlu, šo sagatavu mūsu virzienā un arī no mums tādā virzienā. Ja. Tātad ir speciāli vēlmējumi, saucamie periodiskie vēlmējumi,
vienreizēju vēlmēm, kuras izgatavo, izmantojot šo paņēmienu. Mēs tālāk arī skatīsim sortimentu vēlmējumiem, un tur viņi arī parādīsies. Un trešais tātad paņēmiens ir tā saucamā šķērsvīģņu vēlmēšana. Šeit arī vēlmji rotē vienā virzienā, bet viņu asis ir, nu, teiksim, nav paralēlas, tātad viņas ir atrodas zem kaut kāda noteikta leņķa, un tas nozīmē, ka ja mēs laižam caur šiem vēlmiem sagatavu, tad šī sagatava, nu, viņa ne tikai rotēs, bet viņa arī pārvietosies garām virzienā. Nu, un te ir parādīts, ka to mēs arī paskatīsim vēlāk sīkāk, kā mēs varam izgatavot, izmantot šo šķērsvīģņu vēlmēšanas paņēmienu, izgatavot tātad bezšūs caurules. Nu, to mēs tā kā paskatīsim turpinājumu. Tad šeit ir sortiments, ja. Un tā ideja ir tāda, ka šeit ir parādīti dažādi iespējamie un arī ne visi iespējami ir daudz citu vēl iespēju, ja tātad šī profili, bet, protams, ka katram profilam, nu, pieņemsim šādam, nu, kaut vai visvienkāršāk runāt par apaļo profilu, ja tātad diametri ir atšķirīgi. Mēs varam ņemt 10 mm stieni, mēs varam ņemt līdz 100 mm un tā tālāk. Lūk, un ja es tagad ņemu kopā gan šo profilu veidu, gan arī visu izmēru kopumu, tad mēs varam runāt ja, par vēlmēto izstrādājumu sortimentu. Ja, tātad visas iespējas, no kurām mēs varam izvēlēties to, kas mums ir nepieciešams. Nu, un tad šeit ir vēlmējums, kā mēs ierlam, mēs jau skatījāmies sākumā tur šos kopējo tādu attēlu, lokšņu vēlmējumu, cauruļu vēlmējumu, un tad ir tā saucamie šķirņu vēlmējumi, nu, kas ir šie profili, par kuriem mēs esam, nu, kuri parādīti šeit šajā te attēlā, kaut kādi vienkāršie profili, tad te ir veidi profili līdz 17. pozīcijai, un tad ir speciāli vēlmējumi tātad 18. līdz 34. pozīcijai. Un tad ir vēl tā saucamie periodiskie vēlmējumi, tātad mēs tikko runājām par šķērs vēlmēšanu, ja, tātad, kur tiek izmantot tieši periodiskās vēlmēšanas šis paņēmiens, un kur mēs varam izgatavot, piemēram, klaņus, sviras un tam līdzīgi. Lokšņu vēlmēm varbūt mazliet par loksnēm, ja tātad plānās loksnes, tas diapazons līdz 4 mm praktiski 0,2 līdz 4 pēc būtības, ja, un biezās loksnes savukārt no 4 līdz 160 mm, ja, nu tāds 160 mm, nu īsti par loksni jau nesauksim, bet, nu, tāds ir šī terminoloģija, tā ir pieņemta. Tad atkarībā no teiksim, šo izmēru attiecības mēs varam runāt no izmēru, proti garumu un platuma attiecības, mēs varam runāt par loksnēm, kad garums un platums ir samērojami lielumi, mēs varam runāt par sloksnēm, kad garums jau ir izteiktāk lielāks nekā platums, un tad mēs varam runāt par lentēm, kur šī proporcija ir vēl izteiktāka. Ja? Nu, mēs jau runājām, teiksim, ir karsta augstu vēlmēšanas paņēmiens, tad arī loksnes mēs varam iedalīt karstu un augsti tātad vēlmētās. Nu, tagad mēs varam atcerēties, kādas tad bija priekšrocības un ko mēs ieguvām, teiksim, izmantojot karsto vēlmēšanu. Un augstās vēlmēšanas tātad paņēmienu. Par vēlmētām caurulēm mēs jau iepriekš esam tā kā runājuši, kad ir bezšūs caurules un caurules ar šuvi, proti tātad metinātās caurules. Metinātā caurula iegūšana būs parādīta, ka šeit augšā. Un bezšūs caurules iegūs ir šeit apakšā, bet mēs arī paskatīsim, kā viņas veido.
Tālāk, teiksim, vēl caurules var iedalīt apaļās un veidu profili. Ja? Tad var būt, piemēram, profils var būt kvadrāts vai taisns stūrs un tam līdzīgi, varbūt arī citi. Nu, pēc lietošanas jomas te ir nosaukts dažādas caurules, ūdens, gāze, naftas produktu, kartu un tā tālāk. Ja? Un vispārējais nozīmes caurules, tā kā tā klasifikācija šeit druski tā kā parādīta, bet ja kādus interesē, tad to visu var atrast. Nu, vēl, teiksim, iedalījumi tā pazīme, cik tad bieza ir caurules sieniņa. Bieza siena, plāns siena un sevišķi plānu sienu caurules. Tad pavisam īsi par vēlmēšanas iekārtām. Šeit ir parādīts tāds jau stipri nejauns attēls, bet ideja jau te ir parādīta. Jā, tad šeit mums ir elektrodzinējs, kas visu to darbina. Tālāk mums ir reduktors, lai samazinātu apgriezienu skaitu un palielinātu savukārt šo spēku, jeb momentu, kas tiek pielikts šīm te vārpstām tālāk. Šeit tālāk ir, teiksim, tātad sajūgs, un tad parādās tātad vēlreiz, es varētu teikt, reduktors, jeb sadales skārba, ja, kas mums ļauj tātad momentu pārnest tātad uz divām jau šeit vārpstām, uz diviem vēlmjiem, ja. Nu, tad faktiski šeit ir runa par to, ka mēs ir tā saucamie vēlmēšanas stāvi, tāds jēdziens. Ja? Un ja mums pārī tā tad ir, kas šeit parādīts, ja? Tas mums ir viens stāvu, ja mums ir vairāk šie vēlmi, tad ja mēs runājam par vairāk stāvi, tā tad stāvu vēlmjiem. Šeit ir parādīti paši vēlmi, viņiem ir profils atbilstoši tam, kādu tad vēlmēm mēs gribam tātad iegūt. Pašas vēlmjus izgatavo no leģēta tērauda, teiksim, vai mēs varam izmantot čugunu ar baltinātu virskārtu. Tad, kad mēs runāsim par čuguniem, tad mēs arī apspriedīsim šādu čuguna veidu, kā atkvēlinātie, atogļotie tātad čuguni. Nu, viņus var saukt arī šādi čuguns ar baltinātu virskārtu, kas ir ļoti cieti, ļoti izturīgi, nodomi izturīgi. Ja, tālāk, teiksim, šeit ir piemērs, kā mēs varam iegūt dubult T veida tātad profilu. Protams, ka tas nenotiek vienā pārgājienā, ja. Tiek izmantoti vairāki vēlmju tātad pāri, jeb šie kalibri, kas nodrošina pakāpenisku pāreju uz šo galu variantu, kādu mēs gribam konkrētajā gadījumā tātad izgatavot. Tad par vītnes
vēlmēšanu šādu attēlu mēs esam ar jums jau skatījušies. Tā tad ir divi vēlmji, kas vai šeit ir viņi cilindriski, piemēram, te viņi ir plakani, kur ir šis vītnes profils, tātad iepriekš izgatavots. Un laižot cauri šiem vēlmiem, tātad šo sagatavotu datu mēs nodrošinām vītnes, tā kā šeit ir parādīts, jā, mēs nodrošinām vītnes tā kā ieguvi uz šīs tieņa. Nu, šādu attēlu mēs arī ar jums esam skatījušies, tātad kā mainās vītnes izturība, stiprība. Ja mēs vītni iegriežam, tātad pārtraucam šīs šķiedras un šeit iespiežam, tātad šķiedras netiek pārtrauktas, viņas tiek attiecīgi tur izveidot šādi, kā mēs te runājam, jā, tātad seko līdz profilam, netiek pārautas un līdz ar to tāda stiprība ir ievērojama, teiksim, lielāka. Nu, te ir parādīts tāds gadījums, kā var iegūt vītni, arī izmantojot šāda veida vītnes veidotāju. Nu, to varētu attiecināt arī uz vēlmēšanu. Līdzīgi kā vītņurus, bet tikai tā vītne tiek iespiesta. Ja? Šis vītnes veidotājs, viņš vienlaikus griežas un vienlaikus par vītnes soli, tātad viena apgrieziena laikā pārvietojas uz priekšu, mēs iegūstam sagatavē tātad vītni. Tad gredzenu vēlmēšana, gultņu gredzeni, nu, vienlaikus tur piedalās vairāk šie vēlmi. Tātad tas ir par vēlmēšanu. Nākošais paņēmiens, kā mums bija iepriekšējā uzskaitījumā parādīts, tātad ir vilkšana. Un tas definējums šeit ir pavisam vienkārši. Tātad mums ir sagatava, mēs šo sagatavu izvelkam caur aci, jeb filjēru, kur šķērsgriezums ir mazāks, jā, tātad par sagatavu šķērsgriezumu. Jā, mēs iegūstam jau, teiksim, mazāku šķērsgriezumu šo izstrādājumu. Ja? Ja mēs skatāmies, nu, pirmkārt, šeit ir parādīts variants, kad mēs izmantojam tā kā spoles mehānismu. Šeit ir viena spoles, kuru mēs esam uztimuši tātad šo sagatavu, tātad, pieņemsim, tā var būt stiepla ar mazāku diametru. Un šeit ir tā atstiņa, jeb filjēra, un te mums ir jau spoles, kurus mēs uztinām jau tātad šo vienreiz caur atstiņu, jeb caur filjēru izvilkto tātad, pieņemsim, stiepli. Nu, tas būtu tā kā viens gadījums. Otru gadījumu mēs paskatīsim pēc tam, kad šie šķērsgriezumi ir lielāki, un tad jau spēki ir vajadzīgi lielāki nekā spoli, tur jau mums vairs nedarēs, un nevienmēr mēs varēsim uzstīt, ja, gan šo sagatavu, gan arī tālāk šo izstrādājumu uz spoles. Nu, ja runā par teiksim, par šīs apstrādes veidu, jeb izgatavošanas veidu raksturotājiem, tā tad ir augsta precizitāte un virsmas kvalitāte. Mēs vēlāk paskatīsim, kāda tad ir šī filjēra, no kāda materiāla tiek izgatavota. Palielinās materiāla stiprību un cietību, atceramies, tātad šis ir apstrādes veids, kas notiek augstā stāvoklī, tātad notiek plastiskā deformēšana augstā stāvoklī, un mēs to atceramies. Palielinās stiprība, cietība, bet samazinās plastiskums. Ja? Lai palielinātu plastiskumu, mēs to paskatīsim arī tālāk. Mēs ko darām? Mēs veicam atkvēlināšanu. Lūk, šeit ir parādīts tātad parādīta šī filjēra. Tā tad ir deformējušais konus, te tālāk ir kalibrējušā josla. Nu, šo filjēru mēs varam saukt arī par matricu, caur kuru tātad, caur kuras atstiņu tātad tiek izvilkt attiecīgi šī stieple. Nu, un
te būs parādīts, es uzlikšu varbūt visu šos slaidus reiz, te ir parādīts process, viss, kā tas notiek. Tā tad, pieņemsim, mēs esam saņēmuši stiepli, kur ir pietiekami cieta un izturīga, bet viņai ir mazs plastiskums. Tātad vispirms mēs veicam šīs stieples rekristalizācijas apkvēlināšanu. Protams, ja mēs veicam šādu karsēšanu, tad uz virsējās kārtas šai stieplei parādīsies plāva, tātad oksīda, attiecīgā materiāla oksīda kārtiņa. Lai to visu dabūtu nost, tad mēs kodinām šo stiepli, pieņemsim, tātad skābu šķīdumos un attiecīgi tātad nomazgājam. Tālāk mēs pārklājam virsmu ar materiālu, kas samazina berzi, jo mums būs šī stiepli jāvelk caur atstiņai, tātad mums ir jāpanāk, lai berze būtu maza un lai nebojātos arī virsmu. Tātad te mēs varam izmantot minerālēļu, skaļķu un tā tālāk. Tālāk, teiksim, mēs nosinam sagatavus galu, lai mēs varam iebīdīt viņu šajā te atstiņā, un tālāk mēs veicam šo vilkšanas procesu. Un tad, kad mēs stiepli esam vienreiz izvilkuši, tad, protams, kā mēs iepriekš atzīmējam, palielinās viņas stiprība un cietība, plastiskums samazinās. Bet ja mēs gribam no šīs stieples diametru vēl samazināt, tad mums ir atkārtot atkal jāveic šī vilkšana, bet, lai to veikt, mums ir jāsāk atkal no gala. Mēs veicam rekristalizācijas atkvēlināšanu, tātad palielinām plastiskumu, samazinām cietību, stiprību, un tad visu to procesu atkārtojam tik tālu, cik tas mums ir nepieciešams. Tā, mums ir tūliņ laiks beidzas, bet man būtu priekšlikums tomēr pastrādāt mums līdz 4:00, un mēs varētu tūliņ atslēgties un atkal pieslēgties, pievienoties jau klāt uzreiz. Paiesim uz priekšu vēl teoriju. Labi. Dmitrij, ko jūs tur cītīgi darat visu laiku? Tur galva noliekta. Es vienkārši pierakstu konspektu. Jo ļoti labi, jā. Man mums jāiet pie friziera abiem, man arī, es esmu nohodis, vajadzētu tikt pie friziera. Es pagaidām vēl nedomāju iet pie friziera, pagaidām man vēl bišķīt atlaidīšu. Sabiedrībā jārādas, es gan laikam došos piekdien, man ir iecerēts, nevar frizūru savākt. Redz, Antons Smaid, viņš ir bijis pie friziera, viss nofrizējis, un kā tad pārējie arī ir. Skaisti, nav neviens. Tā, kur mums pārējie kolēģi pazuda. Labi, ja tad es vienoju klāt prezentāciju, mēs turpināsim. Turpināsim tālāk. Tā tad... Tātad mēs turpinām par vilkšanu. Tā es aizvilkšu aizskaru, man saule sāk spīdēt acīs.
Tātad, mēs skatījām šo variantu, kad mēs izmantojam spoles, bet parasti tas ir gadījumā, kad mēs, teiksim, velkam stieplēm līdzīgus tātad šos izstrādājumus. Ja mums ir jāvēl kaut kādi citi profili ar lielāku šķērsgriezumu, tad jau šiem spēkiem, teiksim, vilcēju spēkiem ir jābūt daudz lielākiem, un tad jau tiek izmantotas tādas, teiksim, tātad nopietnākas vilkšanas iekārtas, ja, ar īpašiem vilkšanas ratiņiem, ķēdes piedziņa, kas nodrošina daudz lielāku spēku pārnes, ja, un tas tātad ir būtiski tur. Te es domāju, vairāk mums par šo te neko ideju mēs esam paskatījuši, neko tur smalkāk nevajag. Jā, tātad par darba instrumentu mazliet vēlreiz, jā, tātad mēs jau runājam, kad instruments, tas nosaukumi ir acis, jeb filjēra, izgatavošanai izmanto vai nu dimantu vai teiksim, wolframa karbīdu, kas ir pietiekoši izturīgi. Un noglam izturīgi un saglabā savu formu, teiksim, ilgstoši, ja. Un tad, lūk, šeit ir parādīts, kā mēs varam, izmantojot vilkšanas paņēmienu, mēs varam samazināt caurules diametru, piemēram, vai, teiksim, samazināt sieniņas biezumu. Ja? Tad mēs varam vienkārši vilkt, tā kā šeit ir rādīta caurule caur šo te filjēru. Vai, ja mēs ieliekam, teiksim, šeit kaut kādu tapu, jeb kalibru saucamo, tad mēs varam koriģēt arī sieniņas biezumu, jo šeit mēs vienkārši tā kā samazinām ārējos, samazinās, protams, arī iekšējais, bet nekāda kalibrēšana īsti nenotiek. Šeit arī mēs tātad varam kalibrēt iekšējo diametru un arī sieniņas biezumu, tātad panākt precīzi to, kāds mums tas ir vajadzīgs. Un šeit ir parādīta produkcija. Šķērsgriezumi var būt dažādie, tie var būt arī, piemēram, šāds rievvārds saucamās vai citi profili, dažādi profili, teiksim, caurules, stieples var būt, jā, tātad es pievērstu uzmanību lūk līdz 5000 daļām no milimetra, jā, un līdz 6 milimetriem. Caurules plānsiena no 1 milimetra līdz 360 milimetru diametrā un sieniņas biezums 0,1 milimetrs, tātad 1/10 līdz 10 milimetriem, un kā mēs tikko runājam, dažādi profili. Tātad tas būtu par vilkšanu. Tad paliek mums pāriet pie nākošā, tātad pie trešā paņēmiena spiediena apstrādes, tā saucamā presēšana. Tā ideja atkal ir pavisam vienkārši, tātad mums ir tātad speciāli izgatavots noslēgts cilindrs. Šajā cilindrā mēs ievietojam sakarsētu, tātad, pamatā jau tas būs sakarsēts metāla gabalu. Ja mēs veidojam cauruli, tā kā šajā gadījumā, tad, protams, arī tādā metāla gabalā jau iepriekš varētu būt izveidots šis caurums, un tagad vienkārši ar poansonu mēs spiežam uz šo materiālu, un matricā mums ir izveidots atbilstošs formas caurums, un metāls vienkārši tiek izspiests caur šo caurumu. Tas kaut kas līdzīgs mājas apstākļos, ja jūs esat maluši gaļu, tad kaut kas līdzīgs, gaļu jūs ievietojat šajā gaļmašīnas vērtnītē, un pēc tam caur tiem caurumiem nāk jums ārā atbilstošas formas, jā, tātad gaļas tādas stienīši. Līdzīgi kaut kas notiek šeit, pie tam tie profili, viņi var būt dažādi, ne tikai tā kā cauruli, tā kā šeit ir rādīts. Protams, kad ja mēs
spiedīsim tēraudu, tad augstā veidā te nekas mums nesanāks. Tātad mums ir jāsakarsē līdz spiediena apstrādes temperatūrai. Atceramies, tātad spiediena apstrādes temperatūra kaut kur 100-150 grādi zem temperatūras, pie kuras jau materiāls kūst, jo faktiski parādās jau, sāk jau veidoties, tā teikt, uz šķidro pusi. Ja? Tātad pietiekam augsta temperatūra. Ja materiāls ir ļoti plastisks, tad mēs varam izmantot apstrādi arī, teiksim, augstā temperatūrā, augstā veidā, restīvi nesakarsējot istabas temperatūrā, mazliet uzkarsējot. Te ir parādīt vēl kaut kādu variantu, ko mēs varam, teiksim, izgatavot, presējot. Presēšanas spēks presēs var sasniegt 5000 tonnas, tātad pietiekam liels spēks. Un, protams, ka mēs varam iedomāties, kad līdz ar to arī šo instrumentu, gan matricas, gan Poinson, gan arī šī cilindra materiālam ir izvirzīts ļoti augsts prasības. Vēl jau vairāk, ja mēs sakarsējam līdz spiežot tēraudu, līdz ļoti, ļoti augstām jau temperatūrām. Bet ir tā, ka tomēr ir tīri ekonomiski sarēķināts, ka dažkārt pat neskatoties to, ka visi šie presēšanas apstākļi ir sarežģīti, ir ļoti augsts prasības instrumentiem, un tas viss sanāk ļoti dārgi, tomēr ir atsevišķi izstrādājumi veidi, kad šīs paņēmienas atmaksājas un kad viņš tiek arī tātad pielietots. Te ir parādīts vēl, kā varam izēju materiālus iespiest, iebīdam Poinson, mēs iegūstam šādu, teiksim, trauciņu. Ja? Materiāli kādi, parasti jau visvieglāk, protams, būtu strādāt ar krāsainiem metālu sakosējumiem. Kā mēs jau iepriekš runājām par spiediena apstrādes materiāliem, tad parasti ir vara un alumīnija, tātad sakausējumi. Bet mēs arī iepriekš runājam par tēraudu, arī titāna sakausējums var izmantot, bet atceramies to pašu stiepas diagrammu, ja, kur tēraudam, protams, ka tie spēki, kas ir nepieciešami, lai varētu plastiski viņu deformēt, ir daudz lielāki nekā tas ir, teiksim, krāsainiem metāliem, tātad viņi tiek karsēti, kā mēs jau iepriekš runājām, bet, tomēr šādas darbības notiek, un šis paņēmiens tiek izmantot. Šeit ir parādīti dažādi profili, ko mēs varam iegūt presēšanas, teiksim, tātad rezultātā. Piemēram, caurules bez šūs, diametrs 20 līdz 250 mm, sieniņu biezums 1,5 līdz 12 mm un dažādi šeit profili, ko mēs te redzam. Piemēram, ja mēs izgatavojam šādu zobratu profilu stieni, pēc tam sagriežam šo stieni zobrata platumā, tātad atsevišķos zobratiņos mums ir zobratiņi. Te vēl ir parādīti, ja presēšanā izgatavotas produkcijas piemēri. Piemēram, šeit var būt, ja, tātad lūk, skrūves gremt galviņa, ja, tātad mēs varam iegūt šādā veidā, tātad faktiski tā ir presēšana, izmantojot presēšanas paņēmienu. Tas ir viss. Mums ir, acīm redzot, pusgrupa ir, laikam, angļu valoda, ja? Kungi? Bet vienalga. Jā, vienalga ir 4 praktiski, tātad mēs beidzam, tiekamies nākamā nedēļā jau 2 reizes. Mēs apstājamies pie kalšanas, un nākamreiz mēs jau skatīsim termisko apstrādi.
Labi, tātad rakstiet ēpastus, pēc iespējas es atbildēšu, kam es solīju nosūtīt Geseltiņam un kam vēl, kam es neaizsūtīju Ceimeram. Es aizsūtīšu Rasēm, kāda man ir. Un strādājam, lai nesagaidām pavasari, kad jau negribēsies vairs tik aktīvi darboties. Ja. Nododam darbus, sūtam jautājumus, sūtam pusgatavus darbus, lai varam paskatīt un iet uz priekšu. Labi, kungi? Jā, labi. Līdz nākamai reizei. Visu labu. Visu labu.